Kolonoskopija ir resnās zarnas izmeklēšana ar speciālu instrumentu, ko sauc par endoskopu. Šis endoskops ir lokans. Tam vienā galā ir videokamera un gaismas avots, kā arī darba kanāls, pa kuru mēs varam ievadīt biopsiju knaiblītes vai cilpas, ar ko veikt polipektomiju. Kolonoskopijas procedūras sākumā instruments tiek pievienots pie aparatūras. Kolonoskopijas laikā ārsta endoskopists apskata taisno zarnu un tālāk par esno zarnu virzās augšu līdz aklās zarnas kupolam. Pa speciālu iliocekālo vārstulīti varam apskatīt arī nelielu daļu no tievo zarnu beigu daļas. Instrumentam otrā pusē ir vadības pults, ar ko mēs varam instrumentu izgrozīt par esno zarnu. Kolonoskopija parasti ilgst līdz stundai, bet atsevišķos gadījumos, kad tiek diagnosticēti polipi vai veidojumi, tad šī kolonoskopija var ieilgt. Kolonoskopija notiek vispārējā anestēzijā. Pacients ir aizmidzis. Pacients neizjūt ne sāpes, ne diskomfortu kolonoskopijas laikā, taču pēc kolonoskopijas var būt viegls diskomforts vēderā zarnu gāžu dēļ. Lai kolonoskopijas laikā mēs varētu rūpīgi apskatīt resno zarnu, tajā ir jāiepūš gaiss, lai tā izlīdzinās. Kā arī, lai pacientam pēc kolonoskopijas nebūtu diskomforts vai sāpes vēderā, kolonoskopijas beigu posmā šis gaiss ir jāsavāc no resnās zarnas. Mūsdienās kolonoskopija ir droša metode pateicoties tam, ka ir augstas kvalitātes instrumenti, kā arī ļoti zinoši speciālisti. Ja pēc procedūras ir simptomi, kas rada jums uztraukumu, tad vai nu konsultējieties ar mums telefoniski vai ar savu ārstējošo ārstu vai ģimenes ārstu.